Sveiciens rudenī! Šodien es jums gribu palielīties ar savu lielisko palīgu BGA 300 lapu pūtēji. Kādreiz arī pati darbojos ar slotām un grābekļiem, kas paņēma krietni ilgāku laiku nekā darbojoties ar pūtēji. Pūtējs ir lielisks palīgs gan lapu pūšanā. Lapu pūšana ne tikai no celiņiem, bet arī pie mājas terases, trepes. Ir tīrīti arī jumti ar pūtējiem no lapām. Vēl izmantot lieliski var, ja kādi darbi tiek darīti dobēs un uz ceļiem sakrīt smiltis, tās var nopūst nost. Interesantākie veidi, kā izmantot pūtēju, no mašīnas nopūst sniegu vai arī iekurināt grilu ar pūtēju palīdzību. BGA 300 pūtēja jauda ir 970 kubikmetri stundā, un ja mēs darbojamies uz jaudīgāko režīmu, tad akumulators pietiks stundai. Un stunda, ticiet man, tas ir daudz. Stils, protams, ir padomājis pie tā, lai darbs būtu ergonomisks. Lences ir gan mīkstās tajā daļā, kur ir uz muguras atspiežās, gan arī, protams, plecu lences ir mīkstas. Arī muguras daļai, lai pūtējs uzsēžos tā kā uz gurniņa vai uz muguriņas, tā platā josta, ar viņu darboties ir ļoti ērti. Un arī šie te visi, kas ir lences un slēdži, ir pieregulējami, savelkami tā, lai mēs viņu darbam piemērot savam augumam un ērti strādāt. Pūtējs sver 7,5 kg, plus vēl klāt nāk akumulators svars, kas ir aptuveni 9 kg. Varbūt svars nav no tiem pašiem vieglākajiem, bet pūtēja jauda ir pielīdzināma benzīna pūtējiem. Pūtējs ir aprīkots ar skaņu slāpējošu sistēmu, kas ļauj darboties bez austiņām, ļoti labi. Arī darboties tādās vietās, kur varbūt tas varētu traucēt, piemēram, skolu, parki teritorijas, pie slimnīcām, visur, kur mums šis troksnis varētu traucēt. Līdz ar to šāds pūtējs patiks gan tam, kas ar viņu strādā, gan tiem, kas skatās uz to, kas strādā. Šim pūtējam ir piedomāts pie tā, lai viņu būtu ērti pārvietot gan automašīnā, gan arī, piemēram, staigājot, ir izveidot šis te āķīts, kur mēs sprauslu uzāķējam un pārvietojamies bez problēmām. Atkarībā no situācijas, kurā vietā mums ir jāpūš lapas vai citi gruži, sprauslas garumu var regulēt, kas ļoti palīdz veikt darbu. Atbloķējot vaļā, mēs viņu varam izvilkt laukā, nofiksējam atkal, vai arī samazinam viņu. Pūtējiem ir izveidoti 3 jaudas režīmi, lēnāks, vidējs un pavisam ātrs. Un, ja pavisam pirkstiņš piekus, ieslēdzam autopilotu. Viss šim pūtējiem regulējās ātri, bez instrumentiem. Atliek tikai darboties.